runātājiem, piedāvāt konkrētu rīcību, konkrētu darbību. Diemžēl tā ir, lai man ļoti patika. Nebija lomas. Viņš neko konkrēti diemžēl nepateica. Tad, lūk, ko es piedāvāju? Tas ir pirmais, šodien esot tajā leģionāru sajietā, ja? Redzot to agresiju, kas bija no tiem apkārtējiem, saprotiet, redzot to informācijas sagrozīšanu, falsificēšanu, drausmīgo apvainojumus tos, kur vainīgi ir tieši tā Rīgas doma, ja šitā visu jūs saprotiet paši. Es aicinu jūs pieņemt šodien lēmumu, izteikt domai nosodījumu un tos, kas visu to provokāciju organizēja, pret tiem ierosināt krimināllietu. To konkrēti, tas pirmais uzdevums. Otrais, godātie cilvēki, lieta tāda, ka ir tāds termins valstiskums. Ja? Tad, lūk, valstiskums mums ir pilnībā sagrauts, jo valstiskums nozīmē ko? Tā ir cilvēku, tas ir tāds mehānisms, kurš aizstāv cilvēkus un saglabā tautu visu. Kā jūs redzat, mums nav nekāda saglabāšana, te notikusi mums nekas. Viss sagrauts, principā ir visus šos gadus darīts tikai ļaunais. Es negribu tajās garājas runās, jūs pats saprotiet. Te visi kaut ko tādu runā, bet pietiek kult, vajag rīkoties. Tātad es konkrēti piedāvāju otrajā punktā ko. Latvijas glābšanas sapulce 4. maijā, 12:00 pretī okupācijas muzejām. Sapulces mērķis nevardarbīga Latvijas varas maiņa. Jūs saprotiet, nevardarbīga kāpēc? Ja es runāšu vardarbīga, mani tūlīt pat pie stūra paņems ciet. Nevardarbīga mums vajag nodibināt komisiju speciāli tur, kas izvērtēs. Tie būs citi cilvēki, diemžēl. Es jums tikai to piedāvājumu aicinu. Man ir cilvēki, kas darbojās jau šajā virzienā. Tā ka tādā garā es jums aicinu vienīgi statistu klātbūtni. Jo tas ir lielākais spēks un lielākais jūsu atbalsts. Tieši jūsu klātesamība ir galvenais, lai šis sapulce notiktu un būtu rezultāts. Lai mēs varētu parādīt pasaulē, kas te notiek. Lai mēs varētu parādīt varturiem, ka mēs viņus neatzīstam, jo cita ceļa mums nav. Viņi nobloķējuši mums visu informāciju, visu iespēju pateikt to atklātā tekstā viņam. Tā ka lūdzu, gatavojieties, nāciet 4. maijā, 12:00 uz Latvijas glābšanas sapulci pretī okupācijas muzejam, tur, kur 89. gadā. Tur, kur es kādreiz vadīju arī sapulci par taburetnes atdošanu. Nāciet, tas ir vienīgais ceļš. Vienīgais, es domāju, aizpagājušajā man atnāca viens cilvēks, Andersons, pagājušajā kaut kur pie 10 cilvēki bija, policija bija vairāk. Šogad nāciet, saprotiet, tas ir pāris stundas jūs ziedosiet, mēs varam izglābt Latviju. Bet ja ne, tad lūdziet Dievu, bet Dievs iegaumē. Dievs palīdz tikai tiem, kas paši sev palīdz. Paldies par mums! Kurā vietā jūs domājat?